Es esmu pat laukos dzimusi un augusi, un man patīk šāda vide. Īpaši ir forši, ka pēc pilsētas var atbraukt uz šejienu un atpūsties. Jā, man patīk tas, ka tiešām mums te ir mūsu stārķis, tāpat tās no kaimiņiem atnāk kādas vistiņas ciemos. Tieši patīk tas, jā, tas miers. Vēlējāmies radīt kaut ko tādu foršu, kas pašiem patiks, bērniem par ko būs prieks, tāpat tās arī vietējiem iedzīvotājiem. Galvenais mums ir prieks par to, ka to, ko mēs darām, ka tas arī iepriecina un iedvesmo citus. Jā, mēs darbosimies jau 4. sezonu, un projektā piedalījāmies pagājušo gadu, un šogad pirmo gadu izmantosim solī iegūto līdzfinansējumu traukmašīnu, un tas noteikti ir liels atspaids un atvieglos mums darbu un uzlabos darba apstākļus. Un kā jūs līdz šim mazgājāt traukus? Līdz šim tur bija ļoti garš process. Viss trauki tika novākt, vest uz savām mājām un mazgāt mājās trauku mašīnā. Un no rīta viss krāmēt bagāžniekā un vest atpakaļ. Noteikti vajag piedalīties, jo tur ir tik viegli tā pieteikuma anketa izveidot, ka es domāju, ka jebkurš savu ideju var īstenot, un novads var būt tas, kas var palīdzēt spērt tos pirmos soļus, lai īstenot savu sapni.